Atkal skata uzrādīja 2 miljoni, bet pieslēdzot pie mūsu aparāta, viņam uzrādīja 5 miljoni dalinies. Kur ir problēma? Problēma čipā. Mašīna sačipota, kaut kur īpašnieks nezināja, ir atslēgts EGRs. Priekš kam ir vajadzīgs EGR vārsts mašīnai, tāpēc, kad viņš dzen atpakaļ atstrādātas gāzes. Tātad pirms kvēr filtra dzen atpakaļ atstrādātas gāzes ieplūdes kolektora no tušgaitas līdz 3000 apgrieziņu un palīdz kvēr filtram neaizsarēties. Šī gadījumā šitai mašīnai bija uztaisīts čips, īpašnieks nezināja, ka mašīna ir čipota, nezināja, ka viņam ir atslēgts EGR vārsts, kurš ir kritiski vajadzīgs mašīnai, kam ir kvēr filtrs, un lieta tāda, ka bija aiztikti DPF temperatūras sensori. Viņam pilnībā bija izmainītas darbības, vai leņķi nepareizi, ne tā kā no rūpnīcas, un līdz ar to temperatūras uzkaršanas attiecībā bija nepareiza, un kvēr filtrs pilnībā izveidzies. Tādēļ viņam ir ļoti daudz miljonu. Īpašnieks nolēma tai mašīnai nopirkt lietotu kvēr filtru no Spānijas. Atnāks tas kvēr filtrs, ieliksim iekšā un vēlreiz pamērīsim, paskatīsieties, cik viņam būs daļiņas. Uz dotu brīdi viņam ir 4 miljoni 700 tūkstoši. Tā kā ieliksim lietotu kvēr filtru un tagad mēs viņam arī saprogrammēsim pilnībā visu uz rūpnīcas, uz oriģinālā faila, lai būtu īpašnieks paprasīja, lai būtu viss tā kā no rūpnīcas iznākuši mašīna programmu uztaisīsim. Pasvietiet kvēr filtru, ieliksim iekšā, vēlāk uztaisīsim vēlreiz video, paskatīsieties, kādas būs daļiņas ar lietotu kvēr filtru. Vai tas viss darbojas lietots, vai vajag pirkt analogu vai oriģinālu. Un cik ilgi viņš iesniedz, arī to nevaram pateikt. Cik viņš ilgi nogaies, arī nezinām, kāds stāvoklis. To redzēsim, ka visu samontēsim. Tā kā arī var tā būt, pie mums varat atbraukt, ja ir kaut kādas nesaprašanas ar mašīnu, vai nezināt, vai nesam nopirkat, mēs varam nolasīt programmatūru, salīdzināt programmatūru, paskatīties, kas ir darīts, pieņemt kopīgo lēmumu, ko tālāk darām, vai jūs gribat to atstāt, vai izlabot, no rūpnīcas visu sakārtot un salikt, piemēram, atpakaļ ekoloģiju, mēs arī to visu varam. Bet atgādinās to, arī salikot ekoloģiju, nevienmēr dažreiz viss tā strādā, jo ir jāņem faktoris motora darbībai, sprauslai, turbīnas, eļas noņēmējiem. Vienu vārdu sākot, jābūt kārtīgām motoram kārtībām un braukšanas stils. Protams, pilsēta viņam nedara. Ja tu brauc pilsētā, jādod čiba riktīgi, dažreiz vai dod izdedzināt, bet Volkswagens nevienmēr rāda, ka viņš veiks reģenerāciju, ir jāsakot pēc tehometra apgriezieniem, ja ir aptuveni karstam motoram 7000 aptuveni apgriezieni ir, tad notiek reģenerācija, bet ja 700 vai 800, tad ir ok, nenotiek reģenerācija. Tā kā visam tam ir jāsako, jāzina kāda eļa, C3 eļas, jābūt salietas pareizas. Ļoti daudz faktoru priekš tām visam, lai ekoloģija pilnvērtīgi darbotos.